25. jūlijas Rīga, Agenskalna osta, 4. gadu pēc kārtas, Riga Bus 2026. Turnīrs paredzēts, mērķēts tikai asaru copei. Šodien tikai asari, daudz asari, mazi, lieli. 2 nominācijas The Kings of the Riga Bus, kas noķers lielāko ar spēcīgu balvu no Ratarbaits. Otra nominācija The Riga Busmasters, kas noķers visvairāk ieskaits asaru kopgarumu. Prognoze 50 asari, bet es jau dzirdu, ka runā, ka 100 pat būs. Redzēs. Tūlīt atklāšana, dodamies uz startu. Starts interesants, jo laivas startēs secībā numuru, caur starta bojām. Tā kā dodamies uz atklāšanu. Čau! Nu, kungi, gatavi? Nu, it kā esam gatavi, bet vai esam līdz galam to jau redzēs? Rezultāti rādīs. Kāda rezultāta būs? Laiks rādīs. Laiks rādīs. Grūti saprast pagaidām. Nu, metros. 15 metri būs? O, es pat metros neesmu rēķinājis. Mēs vairāk rēķinājām zivīs. Un? Jānoķer 50 asari noteikti. Tie 15 metri. Nu, tad 15 metri noteikti jānoķer. Nē, 10 līdz 15 metri. Nu, izmērs asarim vidēji diezgan labs, tā kā vajadzētu būt ok. Nu, super. Un kas pa verņakiem? Kas pa verņakiem? Ticība vienkārši tam, ko tu dari. Jā, ticības sačos tālu netiks. Nu, bet Arī māneklis jāuzliek taču. Nu, bet, protams. Bet, ja tev nav ticība, tad tu vispār neko netiks. Arī fakts. Labrīt. Labrīt. Kungs. Kādu noskaņojumu? Labs, kā vienmēr. Ko ķersim šodien? Asaru tomēr. Asaris. Ideāli. Bet- Mēs arī tu neticēsi. Bet, jā, nu, forši. Kā noskaņojums, kā vienmēr forši uz sacensībām. Mēs braucam tā kā uz svētkiem, zin kā. Jums ir tas jūras asarīts, mums vispār tas ir, es jau teicu, tur, mums tur ezerā, zin kā ir asarīšas. Nu, var uztrāpīt kaut kā, nu, tur paķert vai kā, bet no jūras asarīts tā ir cita tēma. Protams. Un, bet, baigi forši, jā. Pasties. Laiks fantastisks. Uz rotiņiem, svārciņiem, kā man pārinieks nevarēja atcerēties, kā čateris saucās. Rotiņš ar svārciņiem. Bet īsti negriežās, bet kaut ko krātās. Nu kādu, kas 3 jau iespējas tik ir. Džigiņi, roterīti, nē, ir vairāk iespējas, jā, bet, čaterīts mums ir un džigiņi, čaterīts un mums voblerīši. Tu nebija uz treniņā, ne? Diemžēl, nē, nesanāca mums. Mēs bijām kaut kādas 2 nedēļas atpakaļ, vienkārši atbraucām uz Rīgas ūdeņiem, tāpēc, ka tur tas Garmin lielās sacensības nāk un tā bišķi pieredze. Bet mēs vairāk pat zandentiņiem tā ņēmāmies Bet bija kaut kāda asarīša arī bija. Tā kā pa šitiem gadiem jau tās vietas ir savākušās daudz. Izbrauks, noies pa trepītēm, kā saka, pa tām, ja nebūs, nebūs. Lai veicās! Paldies, bet būs! Tikai uzvar! Riga Bus 2026 ir sācies. Esam palaiduši startu 38 laivas, kur nu kurais ir devies, kas tuvāk jūrai, kas tuvāk Hesam. Diena tikai sākusies, tagad būs 8 stundas, veselas 8 stundas spraiga cīņa par to, kurš noķers to lielāko. Un mums ir interesanti zināt, cik šogad ir tas lielākais, kādi mums te asari Rīgā un Pierīgā dzīvo. Un redzēs, cik daudz būs kopgaruma titula īpašnieki noķēruši. Diena sākusies, mēs lēnām dosimies Rīgā pa ūdeņiem, skatīsimies, kur ir dalībnieki, ko viņi dara, kā viņi ķer un sekojam līdzi.
braukājam riņķī, meklējam dalībniekus, lai visiem būtu smukas bildes un tā. Šī tāda, te nav ko slēpt, ļoti laba vieta, brīnos neviena laiva nav. Jāpiestāj, jāuzmet. Un tas ir Rīga Bus. Šis ir tāds 24-nieks, varbūt 25-nieks, ieskaits ziltiņi. Šī tāda Rīgas basiņa visiem dalībniekiem šodien visas dienas garumā ir jāķer. Smuks. Au, sadurs mani. Nu, smuks. Asarīts tikko no jūras, sarkanas puriņas. Nu, šādi ir jāķer šodien visiem dalībniekiem. Dalībnieki ir aizvadījuši jau 2,5 stundas uz ūdens, mērojoties spēkiem, kurš tas ir tas lielākais asaru matadors Rīgā. Rezultāti ir samērā interesanti. Lielākais asars ir noķerts jau 43 cm garš. Tas ir atkārtojot pagājušā gada labākā asara izmēra, un to ir izdarījis tāpat ekipāža, kas to izdarīja pagājušo gadu. 3S Angling. Kvantuma ziņā tur ir jau virs 20 ieskaits asariem. Mēs arī pabraukājam riņķī, paskatāmies, kur ir dalībnieki. Nevar noturēties arī uzmetu, kādu asarīti izvalku. Ir taču grūti skatīties visu dienu, kā citi ķer asarīšu, tad tu neķer. Asarīts, viss kārtībā, asarīts ir mērā. Nekas, viss kārtībā ir, lūdzu. Ārā. Labi, to mēs pēc tam. To liekam iekšā. Esam tikko iebraucam Hapa grāvī pārbaudīt. Treniņos baigi nekas te nebija, bet tagad izslēdzās pāris vietas, Daugavā arī. Visi atbraucām pamēģināt veiksmi uz vietējiem Hapaka grāvja iedzīvotājiem. Neko baigi neskriesim, nekur tālu. Tepat būsim kaut kur rajonā tuvākajā. Mēs uz skaita vairs nenoķersim, izskatās. Līdz ar to var te lokāli kaut kādu vietējo lielo nomedīt kaut kādā Vecdaugavā, Hapagrāvī, tiešām. Jo jūrnieki tik lieli nebūs, tur varētu būt vidējais izmērs, 30. Bet šādos lokālos kaut kādos iekšējos ūdeņos kaut kādu vietējo arī var redzēt, ko mēs tikko noķērām, ir tumšs krās, tātad viņš vietējais nav jūrnieks. Kamēr citi ķer, uz ko es šodien ķeru. Neapmaksāta reklāma, ja? Zariņa kungs, lūdzu. Lai cik paradoxāli būtu, man šodien tikai lielais izmērs, lai tik zaļais tieši visu. Lai cik paradoxāli nebūtu, Zariņa kungs vakarēs neko nenoķēra, pilnīgi neko, bet šodien tikai. Tā saka, copi ir neprognozējami, neparedzami, jā. Lai cik dīvai nebūtu. Es tam māneklim neticēju vakar, bet satiku Zariņa kungu. Viņš teica tikai uz šo only. Es vakar pacopēju man nebija, man liekas, varbūt kāds piesitiens, bet šodien tikai. Tā kā Zariņa kungs, paldies tev par ieteikumiem. Ceru par neapmaksāto reklāmu, dabūšu paciņu dāvanā, jo man iet uz beigām jau. Bet labi, fiks sasienāmies, nomērīsim vienu klientu un brauksim uz Daugavu. Nav ko ākstīties, kā saka. Klients dzīvs. Hello! Nāc ārā. Cik mums ir šis puika? Vieta.
Mazais krakens, mazais asaras. Jā. Krakens izdarīja visu savu darbu, paņēma, ko varējuši no šīs vietas. Malacis. Maziņais bija. Kādas krāsas labāk strādā šodien? Man tikai viena zaļa. Man arī nekas cits nav no Zariņa kunga piedāvātajiem mānekiem, tikai zaļais krakens. Bet es liku tumšās eļas un Magicu, vēl kaut kāds krāsas pa pārsteigumu. Nē, bet reku Edžam laikam kaut kāds rozīgais vēl bija, ja? Rītā. Jā, violets. Kaut kāds rozīgais vēl nostrādājam bišķi. Bet, skaidrs, ka brauksim tālāk tūlīt. Ko labāk nākamgad? Nākamajā gadā? Vairāk krakenu zaļo sapirkt. Vai saražot, es nezinu, Zariņa kungu. Viņš saka, izpirkt visu zaļo. Tas humoram, es domāju, kā parasti viss nosaka treniņu un pavadītais laiks uz ūdeni. Ņemot vērā, ka mēs baigi daudz nepavadījām, tad rezultāts arī atbilstoši. Es nezinu, tur 2 dienas tas nav nekas. Džeki te caurām dienām dzīvo no gadu uz gadu, no sacensības uz sacensībām, līdz ar to. Un arī, protams, vieglāk kaut kādām komandām, kuras vairākas laivas, līdz ar to viņi sadala kaut kādu, es pieļauju. Arī to informāciju dalās, līdz ar to nav tik daudz jātērē liek laiks, pirms, ja tu viens tur startē vai divatā. Tāpēc, neko, katrs, kā saka, nenokaram deguns un viss būs kārtībā. Es esmu Miesturs, galvenais tiesnesis Riga basā jau 4. gadu pēc kārtas. Šogad sacensības ir noslēgušās. Ļoti laba loma ir. Ir sevišķi big fish, kas ir lielā zivs. Pirmajā pusstundā jau mēs noķērām 42. asari. Pēc tam mēs noķērām 43. asari. Un pēc tam Edgars Deičmanis noķēra kopā ar Pēteru Griezi 44. asari. Tas tad Rīgā ir 40 plus centimetrīgi asari. Un sacensību dienā ļoti vienkārši tādi ir noķerami. Šodien pat izskatās, ka ļoti vienkārši. Jo mums ir 44., 42., 43. Un 42. mums ir 1, 2, 3, 4, 5 gabali. Tā kā Rīgā zivis ir, tik jāmāk noķert. Kopējais zivju skaits mums ir 823 zivis. Tātad tie ir tikai asari. 823 asari. Tā kā viņš arī pāris noķēra. Tā kā, nav slikti galīgi. Ļoti labi rezultāti. 12 zivis noraidītas. Kaut kur kāds dalībnieks mēģināja kaut ko dišķiņ tā kā izstiept, tā kā citam varbūt no stresa purniņš kaut kur nebija klāt. Bet visumā viens no labākajiem gadiem Riga basā zivju skaita ziņā. Divas nominācijas. Sāksim ar The King of the Riga Bass. Pirmā vieta – absolūtie uzvarētāji. Ekipāža Raterbaits, Pēters Grieze, Edgars Deičmans. Aplausi! Jūs esat karaļu tronī šogad. Un arī solītā, tā kā galvenā balva – 800 eiro.
Trešā vieta. Laiks Copē Baltika XL Jānis Malečs Maraks Marks 14,37 metri. Otrā vieta. Sudrabs. Ekipāža Pīma Asakainie Oto Marinaki Aleks Varnovičs 16,35 metri. Uzvarētāji ekipāža Fišhanters Aivars Gaters Rudolfs Seglē. €1000. Apsveic! Apsveic, kungi! Paldies! Trešā vieta, 57 asari, fantastisks rezultāts. Redzēju, ka šodien jūs nebijāt tā, ka vienā vietā, bet tā diezgan daudz dzenājāties. Kā raķetes maucām apkārt. Izskatījās. Reāli lasījām pa vietām. Jā, kāpēc tā, ka nevienā točkā tā ilgāk? Nu, bijām viena točka ar trešo piegājienu tikai nostrādāja. Pat tā. Jā. Tur, kur čempioni arī ķēra. Pēc stundiņas un beigās. Cik vidēji no točkas asari? Aptuveni. Nu, tajā točkā, man liekas, 11 bija 15. Tur bija kā 20, bet pārējās pa 1 līdz 5. Jā, šodien diezgan skarba diena. Bet, malač, un uz ko? Voblers čaters, Jā, Voblers. Čaters, Voblers labāk viņš strādā. Jā, pārsvarā Voblers. Fantastiski, kungi. Apsveic vēlreiz. Paldies. Paldies. Tu rasti. 66 asari, 16 metri malači. Apsveic. Otrās vietas ieguvēji. Kur? Daugava. Ideāli. Jūras asars ir pietiekami lielā daudzumā. Jā, malači. Tā viss tā raiti jums arī viss. Galīgi nebija raiti. Pirmās 2 stundas bija tīrās mokas un tās arī laikam beigās iegriez to rezultātu. Jā. Nesanāca tāds, kā vēlējāmies. Sākums negāja, jā? Sākums bija, cik mēs dabūjām, 2,5 stundās 11 gabalu. Pēc tam pēdējās jau tad 5,5 stundas, pārējos 55 vai cik. Jā, rīt, kā lai saka, rīt cēlēnā bija vairāk jāsaķē. Bija, bet nemācējām. Zemē ļoti daudz. Jā. 22,5, man liekas, šodien bija laivā ar pīkstuļiem jau. Jāliek, jo, tu noķer 3 asarus. Viens ir 22,5, viens ir 22,9 un trešais ir 23. Ok, tas kvalificējas. Jā. Ļoti, ļoti smagi bija. Bet vispār, man liekas, smaga diena šodien nav tā, ka nevar aizbrauc un... Nevar salīdzināt to, kas bija treniņos, jo arī mums, man liekas, šodien nav neviens 30+. Treniņos tādus 30+, bija vietas arī, kur varēja ķert pa 10, 20, 30 gabaliem. Tā kā, tās sacensības. Tā ir jābūt gataviem uz visu. Malači, bet otrā vieta ļoti labi. Apsveic, kungi! Paldies! Ar pirmo vietu. Malači. 81 asaris, 20 pāri metri. Tātad, kā jūs viņus dabūjāt? No sākuma bija izstrādāts plāns, par kuru vietas, pa kurām braukāsim, bet sanāca, kad pietika 2 vietām, lai salasītu visus tos 80. 2 vietās? Jā, pa lielam. Jā. Un uz ko jānāk noslēpums? Uz Wobleri. Uz Wobleri? Jā. Fantastiski. Labi strādājam. Uz lielāku zivi. Mēģinājām, bet tikai pēdējā stunda mums atlika, kad sapratām, ka varam to lielo atļauties. Sanāca tikai kaut kāds 3/4 beigās lielākais. Super! Un ja nav noslēpums Daugava vai kaut kur rezervi vai... Ap Daugavu, jā. Ap Daugavu. Malači! Paldies! Otro gadu pēc kārtas. Ideāli. Labdien! Sveicināti! Jā, sveicināti! Apsveic ar lielo asaru šīs dienas. Malači! Paldies! Tu jau tāds leģendārs, es lielo asaru copmani šajās sačos. Un kā? Neko, vienu zivu pa dienu noķērām lielu, pārējās bija maziņas. Ar to pietika un uz gadiem uztrenēts asars. Viņš jau tur ir piesiets.
Piebaro, piebrauc. Šeit tev kāda mailīte. Tur ir tā, ka, protams, tas ir Viņš varēja būt centimetri mazāks un viss prieka vējā. Uz ko noķēri? Uz ko noķēri? Jā. To, ko parasti. Čaterbaiti. Var arī ļoti labi. Kā parasti, jā. Čaterbaiti man ir mīļa tēma. Vietas neprasīsim, kuri. Tik un tā neviens neteiks. Daugavā, tas bija Daugavā. Rīgas akvatorijā. Rīgas akvatorijā. Super. Bet mēs bijām tālu arī, mēs bijām līdz pat Dienvidu tiltam augšā uzbraukuši. Tā kā tā jau arī vēl Rīgas akvatorija ir. Vēl augstāk, jā. Tā kā Malači. Paldies. Riga Bass 22.6. 25. jūlijas Rīga ir veiksmīgi noslēdzies. Esam redzējuši 44 cm garu lielu asari. Ir bijuši 20 metri kopgarumā, kas ir absolūtais rekords 4 gadu ciklā. Parasti bija 12, 13, 15, tagad ir 20 metri. Tā ir tāda jauna latiņa. Super pozitīvas emocijas, laiks brīnišķīgs, saulains, vējains, zivis. Kādam ķērās, kādam neķērās. Novēlam visiem nākošajos pasākumos, lai visiem ķerās, jo mums patīk, ka visi ķer. Tā kā tiekamies pēc gada Riga Bass 2027. Paldies, ka skatījies, piesako mums un tiekamies nākošajos pasākumos. Čau!